Gaismas stari pārējot no vienas vides uz citu maina savu virzienu. Šo parādību var izmantot, lai izgatavotu lēcas. Ar lēcu palīdzību var iegūt attēlus. Paskatīsimies eksperimentu, kas to demonstrē. Sāksim ar to, ka sagatavosim visu nepieciešamo eksperimentam. Nekas diži daudz vajadzīgs mums nebūs, bet mums būs vajadzīga spuldzīte un kaut kas, ar ko to spuldzīti būtu ērti noturēt. Kā arī mums būs vajadzīga lēca un kaut kāds paliktnis, lai šo lēcu varētu ērti bīdīt pa improvizētu sliedi. Ekrāna vietā būs vienkārši plasmasas kastes vāks. Mazs paziņojums mūsu eksperimentu aizkulises jau Patreonā. Novietosim spuldzīti aptuveni 58 cm attālumā no lēcas un saregulēsim visu tā, lai uz ekrāna izveidotos attēls. Iegūstam spuldzītes attēlu reālā laikā, varam ar to pat nedaudz paspēlēties. Vēlreiz parādīšu, kā izskatās kopā visa konstrukcija un ķersimies pie attēla analīzes. Mēs varam redzēt, ka iegūtais attēls ir apgriezts otrādi, kā arī mēs varam redzēt, ka tas ir stipri lielāks nekā spuldzīte ir realitātē. Tagad novietosim spuldzīti 90 cm attālumā no lēcas. Redzam, ka iegūtais attēls joprojām ir apgriezts, taču tas ir kļuvis manāmi mazāks. Turklāt, ja es pielikšu klāt spuldzīti, mēs varēsim redzēt, ka attēls ir praktiski tādā pašā izmērā kā pati spuldzīte. Novietojot spuldzīti vēl tālāk, mēs varam panākt, ka tās attēls kļūst pavisam maziņš. Paskatīsimies, kas notiks, ja pielikt spuldzīti pavisam tuvu pie lēcas. Interesantā kārtā mums nesanāks iegūt attēlu. Mēs varam mainīt attālumu līdz ekrānam, līdz lēcei, bet, ja spuldzīte ir pārāk tuvu, attēls vienkārši neveidosies. Taču, ja mēs paskatīsimies no otras puses, tad pamanīsim, ka šādos attālumos lēcei izpaužas visiem labi pazīstamās palielināmās stikla īpašības. Caur lēcu iziet daudz un dažādi stari, taču ir daži, kuri ir, teiksim tā, svarīgāki nekā citi. Piemēram, visi horizontāli stari, izejot caur lēcu, nonāk vienā un tajā pašā punktā, kuru sauc par lēcas fokusu. Savukārt, ja staru laist tieši caur lēcas vidu, tas nemainīs savu virzienu. Eksperimentā izmantotās lēcas fokusa attālums ir 45 cm. Novietosim spuldzīti starp pirmo un otro fokusu, kā mēs to darījām pirmajā demonstrācijā. Vienu staru laidīsim paralēli galvenajai optiskajai asī un tad caur fokusu. Otru staru laidīsim caur lēcas centru, kā rezultātā abi stari sakrustosies. Protams, mēs nekonstruējām pilnīgi visus starus, kas iet no spuldzītes, taču šāds schematisks pieejams ļauj saprast, kur un kāds attēls veidosies. Precīzi kā eksperimentā, attēls sanāca apgriezts un palielināts. Otrajā demonstrējumā spuldzīte tika novietota 90 cm attālumā no lēcas, kas kā reiz sakrīt ar divkāršā fokusa attālumu. Konstruēsim starus. Redzam, ka tie sakrustojas otrpus lēcei arī divkāršā fokusa attālumā, kas rezultātā iedot mums apgrieztu attēlu, kura izmērs sakrīt ar spuldzītes izmēru dabā. Ļoti līdzīgā veidā mēs varam parādīt arī, ka ja spuldzīti novietot aiz otrā fokusa, tiks iegūts samazināts attēls. Taču kas notika, kad mēs spuldzīti pielikām pavisam tuvu? Kāpēc neveidojās attēls? Konstruējot staru gaitu, mēs redzam, ka tie vienkārši nekrustojas, tātad attēlam nav kur veidoties. Bet lūk viena interesanta detaļa. Ja mēs paskatīsimies no lēcas otras puses, tad mums liksies, ka stari pie mums ir atnākuši no kaut kāda attālāka punkta, jo mūsu acis jau nezin, ka pirms iziet caur lēcu, tie stari ir bijuši kaut kādi citādi. Rezultātā, skatoties caur lēcu, mums liekas, ka objekts ir tur, kur krustotos iedomāti staru pagarinājumi. Kā mēs jau redzējām eksperimentā, šo attēlu nesanāks dabūt uz ekrāna. Tāpēc tas nav gluži reāls attēls, bet mums šķiet, ka aiz lēcas ir kaut kāds lielāks objekts, un tāpēc šādus attēlus sauc par šķietamiem attēliem.